Labs vakars un labs rīts cienījamiem skatītājiem. Šodien mēs esam kopā ar nevienu citu kā Evalds. Evalds ir indivīds, kuram ļoti nepatīk netīras darba vietas. Kā redzam, Evalds ir šokā. Viņa dators ir netīrs. Ko Evalds darīs? Evalds ņems datoru. Evalds izgāzīs visu no datora. Tagad Evalds cītīgi nogādā visu paredzētajās vietās. Evald, ar jums kopā šodien neviens cits kā Ģirds Gāze. Priecīgu skatīšanos un izbaudam! Sveiki! Mani sauc Evalds, un man ļoti nepatīk netīra darba vieta. Tāpēc šodien es noplānoju aiziet un noguzgāt savu darba datoru. Lūk, šeit ir mana vismīļākā ūdens tilpne. Šeit ir ļoti plaša ekosistēma un ir sastopamas ļoti daudz zivju veidi. Man šeit ļoti patīk mazgāties no rītiem, un šodien es šeit mazgāšu savu datoru. Labi, pietiek lieki pļurkstēt, un es parādīšu jums, kas ir manā pribambas somā. Labi, šeit iekšā man ir Kapteiņa Amerikas, mans mīļākais šampūniņš. Un švamīti. Ar šo pašu švamīti es arī traukus mazgāju. Ja? Šeit iekšā nekā nav, bet te ir viss. Te mums ir dzēsētājiņš, video kartīte strādā kā perfekta. Mātes platīte, jaunākā, ramiņš, gandrīz jaunākais. Un barošanas bociņš. Aizmirst. Vēl mana datu glabātuve. Jā, šeit es glabāju visu priekš jūsu skatīšanās pieredzes. Jā, un tas arī no somiņas ir arī viss. Labi, Laimonīt. Es domāju, mēs varam sākt filmēt. Viņš jau filmē. Laimonīts mums aiz kameras stāv, viņš ir ļoti labs cilvēks. Labi. Ko mēs sāksim? Un sāksim ar šo. Ar šo ir vislielākā iespēja, ka viņš uzsprāgs. Bet nē, es šo darīšu vairākas reizes. Tā, es skatījos tutoriālu, bet es īsti tā kā neatceros, kā man tas bija jādara. Labi. Mēs iemērksim. Tā, lai visi puteklīši pazūd. Mēs uzspiedīsim bišķiņ šampūniņu. Un tā mēs bišķiņ nospudināsim viņu no visiem puteklīšiem, lai viņš izskatās kā jauns. Jā, visur tur iekšā. Jā. Un šis arī vispār nebojā neko. Tam jums man ir jātic. Tā. Domāju, ka šitais būs tīrs. Tālāk ķersimies, vērsim pie ragiem. Izņemsim ar ramiņu ārā. Procesoriņš arī. To arī nomazgāsim. Neuztraucaties. Ok. Strauja upe tecēja. Svarīgi ir arī tur iekšā visu izmazgāt. Jā, lai ātrāk strādā. Ok. Visos caurumiņos iekšā. Visu. Tā, lai neviena putekļa gabaliņa nepaliek. Pēc tam arī pats šeit plānoju nomazgāties. Ļoti silts ūdens šodien. Labs laiks. Labi. Šo var pabeigt.
Labi, nečakarēsim laiku. Laimonītim jāskrien uz autobusu. Šo mēs ātri nomazgāsim. Pagaid, ziepīt. Pilnīgi redzu, kā paliek spodrāks. Visu. Oi! To pēc tam paņemšu. Vispār es tādu interesantu lietu varu izstāstīt. Šo datoru es iegādājos kopā ar savu brāli. Mēs viņu arī uz pusēm izmantojam. Viņš aizbrauca vakardien uz Rīgu. Šodien viņš būs apakaļ. Un es izdomāju viņu iepriecināt. Nomazgāt mūsēju datoru. Es domāju, tā būs vislabākā dāvana uz viņa dzimšanas dienu, kas ir pēc 3 mēnešiem. Šis ir datu glabātuve, jā. Te man stāv viss bildītis ar mammu. Tu godījumā nepazaudēsi datus? Nē, tas ir droši. Tur, redz, viņš priecājās burbuļināk ārā. Tu netraucē man. Es zinu, ko es daru. Videokartīte. Visdārgākā komponente. Pirku vakar. Jau netīra, redziet? Pilnīgi. Izskatās, ka es viņu būtu pa dubļiem vilcis. Paķēs tā izdarīju. Tas bija netīšām. Labi, tas ir tās tīrs. Pēdējā lietiņa mums ir procesora dzesētājs. Redziet, cik šitais ir netīrs, redziet, viņš jau pelēt sācis ir. Visu iztīram. Vai tur nezinām objekti nāk virsū. Ok. Gatavs. Tagad viss jāliek apakaļ somā iekšā. Gan arī jau aizmirsu. Pašam jānomazgājās, bet Laimonīt šito nefilmē labāk. Ir tīrs. Gandrīz kā jauns. Metīs somā, ies mājās. Taisīs kotlets, ies gulēt. Un pagad tur tak palikt tas viens ramgabal. Vakar, rītdien savāk. Viņš tāpat nav svarīgs. Vai, te vēl daudz ūdens ir. Mājās noslaucījuši. Paldies, ka skatījāties šo video. Ceru, ka kaut ko iemācījāties un ieguvāt. Un sāksiet arī pareizi tīrīt savus datorus. Visu labu! Paldies par skatīšanos, mīļie skatītāji! Ar jums kopā šodien bija Ģiets Gāze. Uz tikšanos! Kāpēc tu nestrādā? Brālis man sitīs.